Čau! Šī treniņa programma speciāli izveidota vingrošanai ar izītonu apaviem. Ines kājās ir botas, kur zole ir aprīkota ar speciāliem gaisa spilveniem. Tie savukārt rada nestabilitāti, gan staigājot, gan vingrojot. Izpētīts, ka šī nestabilitāte palielina treniņa efektivitāti sēžas muskuļiem par 28%, augsttilbu un apakštilbu muskuļiem par 11%. Ja arī jums nav izītona apavi, šo līdzīgo efektu var panākt vingrojot uz kādas mīkstas virsmas, piemēram, uz vairākiem paklājiņiem vai segām, savos parastajos apavos. Sāksim ar iesēdieniem uz pirkstgaliem. Nostājies taisni kājas plecu platumā. Vispirms pacelies uz pirkstgaliem. Sajūtīs pirmo nestabilitāti. Tav ikru muskuļi jau strādā. Rokas noliec priekšā, ieelpojot iesēdies un uz izelpu celies augšā. Šis vingrinājums nav tāds pats kā parastie iesēdieni. Tu jutīsi, kā tev muskuļi strādā pavisam savādāk. Tad nostājies taisni un atpūties. Šie bija iesēdieni uz pirkstgaliem. Turpinājumā vingrinājums iesēdiens ar vienu kāju. Nostājies taisni, rokas izliec plecu augstumā. Tas palīdzēs tev noturēt līdzsvaru. Ieelpo un sāc iesēdiens. Ieelpojot lejā, izelpojot taisni uz augšu. Otra tava kāja saliecās priekšā, iztaisnojās sānis, saliecās aiz muguras, iztaisnojās sānis. Tu jutīsi savu ķermeņa lejas daļu strādājumu ļoti stingri. Šis ir iesēdiens ar vienu kāju. Nākamais vingrinājums sviras uz vienas kājas. Tas attīstīs ne tikai ķermeņa lejas daļu, bet arī tavu sāna vēdera muskuļus. Nostājies taisni uz vienas kājas un sāc lēnām vēzēt kāju priekšā un atpakaļ. To pašu roku pieskar gan priekšā pēdai, gan aizmugurē. Otra roka ir taisna un palīdz tev saglabāt līdzsvaru. Nesteidzies vingrinājumu izpildot un pildi tik ilgi, kamēr var saglabāt līdzsvaru. Šis vingrinājums saucas spira uz vienas kājas. Vingrinājums, kas attīstīs tavu ķermeņa lejas daļu un muguru lapsiņu rajonā. Nostājies uz vienas kājas, liec savu ķermeņa augšdaļu uz priekšu, paceļot otru kāju tā, lai ķermenis izveido vienu taisnu līniju. Tad pacel rokas augšā un sadod lāpstiņas kopā. Nolaid lejā rokas, nostājies taisni un atkārto vingrinājumu vēlreiz. Nolaidies lejā, pacel rokas, lēnām nolaid rokas lejā un nostājies taisni. Šo vingrinājumu sauc lidojums uz vienas kājas. Turpinājumā lecieni ar kājas iztaisnošanu. Nostājies taisni, pievelc celi pie vēdera, sajūti stabilitāti, pārlec uz otru kāju, iztaisno kāju, saliec un lec atkal. Mēģini turēt vēderu ievilktu un muguru taisnu. Šis vingrinājums saucās leciens ar kāju iztaisnošanu.
Nākamais vingrinājums ir pārlicieni ar kājas iztaisnošanu. Paliec ķermeņa augšdaļa nedaudz uz priekšu, 3 reizes pārlic sānes, no vienas puses uz otru, tad kāja iztaisno priekšā. Un 1, 2, 3 un iztaisno. 1, 2, 3 un iztaisno. Šie ir pārlicieni ar kājas iztaisnošanu. Vēl viens vingrinājums, kas liks tavai sirdī sisties ātrāk. Lecamaukli un zvaigznīte. Lec kā ar lecamaukli, palicies plati. Un tā turpina 2 minūtes. Tā bija lecamaukla un zvaigznīte. Nākamais vingrinājums – nestabilā diagonāle. Apsēdies uz dibenu, pacel to, paliec uz plaukstām un kājām. Tad atcel ķermeņa pretējās puses, kreiso roku, labo kāju. Atvelc roku sānis, atgriezies atpakaļ un nolaid lejup. Tas savam ķermeņam radīs diezgan lielu šoku un nestabilitātes sajūtu, bet turpini strādāt. Šis ir vingrinājums nestabilā diagonāle. Turpināsim ar kājas atcelšanu no grīdas, turoties uz vienas kājas. Notupies, ar rokām turies pie grīdas. Notur visu svaru uz vienas pēdas. Uzmanīgi skaties, lai tavs celis neiet tālāk par kājas pirsgalu. Atcel taisnu kāju no grīdas, neatlaužot muguru. Nolaid lejup, cel augšā un lejā. Izjūti, kā strādā ne tikai tavi sēžas muskuļi, bet arī balsta kāja. Tie ir kājas atcēlieni balsoties uz vienas pēdas. Turpinājumā kāju vēziena sānes. Balansē uz vienas kājas un uz izēlu pacel kāju no grīdas. Tu jutīsi ne tikai balsta kāju strādājumu, bet arī savus vēdera sānu muskuļus. Šie bija kāju vēziena sānes.